pirmais oficiālais treniņu brauciens. Katrā ziņā pilnīgi noteikti 16. augusts šogad biķernieku dresai pavērsīs pilnīgi jaunu lapusi vispār šīs sporta kompleksa vēsturē. Šeit noticies apjomīgākais sporta pasākums Speedway pasaules čempionāta posms. Klātienē paredzams, ka šo pasākumu vēros aptuveni 10,000 skatītāji. Te pie televizoriem tie būs to pāri 3 miljoniem skatītāju. Ļoti apjomīgs pasākums, ļoti smags, grūtībām pilns ceļš bija gan ministrijai, gan biķernieku kompleksē sporta bāzē, lai šo te vispār sasniegtu. Tas viss ir izdarīts kopīgiem spēkiem. Mēs varam šodien jau skatīties, kā tas viss rezultējies. Es ceru, ka Latvijai, Rīgai izdosies norganizēt 16. augustā ļoti kvalitīvu augstu līmeņu pasākumu, kas varētu, protams, Latvijas vārdu nest tālāk pasaulē, kā sporta lielvalstis. Ļoti pirmkārtām vēlu augstu panākumu 16. augustā mūsu sportistiem, kas piedalīsies, un arī ļoti novēlu pašai biķernieku sporta kompleksē bāzē gatavot arī jaunos sportistus, kas šeit varēs priecēt skatītājus. Un ļoti ceru, ka skatītāji tiešām būs daudz. Kā mēs šodien jau šeit novērojam, tiešām ļoti iespējīgi, potami iet pa gaisu, akmeni pa gaisu, tiešām var justies šo klātesamību sajūt diezgan augstu. Tā kā vēl veiksmi jauniem sportistiem un biķernieku sporta kompleksē bāzē. Laikam man vārds, ja? Saprot. Labdien, cienījamie klātesošie. Man ir patiešām liels paldies jums par to interesi, ko jūs parādiet Speedway attīstībai un tam, kas notiek biķernieku trasē. Es domāju, vēl pavisam nesen daudz no jums šeit bija mūsu jūnija preses konferencē, kad likās neticami, kad mēs stāstījām, kas šeit tiks izveidots, kas šeit būs, ko mēs plānojam. Šobrīd ar lielu prieku varu jums jau parādīt, kas ir izdarīts, ko mēs visi redzam, ka ir atjaunots šis vēsturiskais Speedway stadions. Jau stāstīju jums, ka tā pirmsākuma ir 1976. gadā, kad šis stadions tika uzbūvēts un kad Rīgā bija laba Speedway komanda. Šobrīd šeit ir arī vairāk tā laika braucēji. Un man liels prieks no viņiem bija dzirdēt tiešām sajūsmu un prieku par to, kāds stadions izskatās šobrīd. Tas ir gan pats treks, tas ir gan tribīnas skatītājiem, ērtības skatītājiem, tas ir modernais aprīkojums, kas ir visaugstākajā līmenī, lai šeit varētu norisināties pasaules klases sacensības, kuras šeit jau pēc 2 nedēļām arī norisināsies. Izmantojot to, ka šeit ir Valaņkungs piedalās, gribētu arī pateikt tiešām lielu pateicību satiksmes ministrijai par to atbalstu, ko biķernieku trasa ir saņēmusi vairāk gadu garumā, sākot jau ar to prātīgo lēmumu, ka 2009. gadā biķernieku sporta komplekss, kurš bija jau tuvu tam, lai viņa vairs nebūtu, lai šeit būtu kādas biroja ēkas, dzīvojamās ēkas, ka biķernieku komplekss tika nodots Ceļu satiksmes drošības direkcijai. Un mēs tiešām nolēmām viņu atjaunot reāli kā sporta kompleksu, šo tik nozīmīgo, svarīgo mūsu pilsētai, mūsu valstī sporta objektu. Un tāpēc ir liels prieks, ka bija iespēja atjaunot arī Speedway stadionu. Paldies par to, ka bija iespējas izmantot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nopelnīto naudu, nopelnītās dividendes, kuras netika ieskaitītas kaut kādiem citiem mērķiem, bet varējām izmantot stadionu renovācijai un esam sasnieguši šo rezultātu. Jau tika minēts tas, ka šis stadions nav uzbūvēts tikai šīm vienām sacensībām, vai varbūt arī kādām pāris sacensībām. Kaut arī sacensības šeit norisināsies ļoti daudz. Mēs varbūt par to Ribņikova kungs tuvāk pastāstīs, bet šeit varētu būt visaugstākā līmeņa sacensības, gan Eiropas mēroga sacensības, gan komandu sacensības, kuras noteikti piesaistīs daudz skatītājus. Bet pats svarīgākais, ka stadionā varēs trenēties mūsu jaunieši, kā Speedways Rīgā varēs attīstīties. Es domāju, ka pēc dažiem gadiem patiešām mūsu komanda būs daudz spēcīgāka, būs konkurence ar Daugavpilu,
ar kuru gan mēs kopīgi esam šo stadionu veidojuši. Un es domāju, ka tas viss novadīs tiešām pie Speedway tādas renesanses Latvijā. Paldies! Es atvainojos, mēs nepieteicām iepriekšējo runātāju, tas ir treka direktors Aivars Ksenokungs. Un kā nākamajam mēs vārdu dodam Latvijas Motosporta Federācijas treka komisijas vadītājiem un Grand Prix Latviju vadītājiem Vladimiram Ribniknovkungam. Paldies. Начну с того, что здесь находятся ветераны Рижского спидвея. Находится первый тренер команды Целиникс. Ну, там, может быть, и по-разному называлось, но это была рижская команда. Здесь находится символично, что здесь находится организатор Рижского спидвея Валдес Сотто, вот он перед нами. Мы сейчас только разговаривали, ровно 36 лет назад, по-моему. Он точно так же открывал стадион, точно так же сюда приезжали дагапилские гонщики, тестировали трек. И то, что здесь находятся ветераны, это значит, это символично, это здорово, это значит, кому-то надо. Это о прошлом. Что касается будущего, совершенно верно. Мы надеемся, что у рижского трека, у рижского спидвея прекрасное будущее, идеальное географическое положение, уже отличный стадион. Значит, дают как бы право рассчитывать, что здесь будут соревнования проходить высокого уровня. И уже можем заявить, что у нас подана заявка на командный Кубок мира на следующий год в Риге. Сейчас я не могу 100% говорить, что он пройдет, но высока вероятность. Надеемся, что самое главное, здесь в скором времени появится школа спидвея. И проект спидвейный, он приживется в Риге и будет очень популярен. Сейчас спасибо всем, кто принимал участие в подготовке стадиона, Министерству, ТСДД, подготовке соревнований, банка, всех вообще журналистов, всех, кто поддерживает это дело. Думаю, что, повторюсь, это приживется в Риге и будет радовать ребят. Спасибо.